Nu, lūk, tātad tu, Ramon, vakardien aizvāc pie daktera, tevi, zin kā, te pietrūka. Pēkšņi tu izgāja ārā, atnāk cilvēki, 3, 4 ienāk iekšā. Pēkšņi atkal pienāk klāt vēl kaut kādi 15 vai 20, cik viņi tur bija. Es te ar viņiem šiverējos, bēru pupiņas iekšā, tevi ieber, vienreiz ieber, trešoreiz, visu kaut ko te grib garšot. Skatos, tur vēl jau kaut kādi 500 cilvēku lietus sāk līt. Es viņus aizvedu tur uz mēbeļu salonu, noguldīt viņus tur, lai viņi tur pasēž, pagaida, palīdzēt kafijas taisīt, nesu uz turienu, šaus. Visiem pēkšņi vajadzēja, ka nezinu, kafijas automātu vai ko. Atvainojies, beigšu žestikuloju. Emocijas man sit kopš vakardienas, es vēl neesmu gulējis, viss padus, iesvīdušs, viss te nenormāli nostrādājos. Tu iedomājies, visiem vajag vienu aparātu, vienam servisu, trešam nomu, ceturtam kafijas cenas, paleti, puspaleti. Viens gribēja fūri nopirkt, nezinu, viņam saka, mums nepārdom fūri, viņš saka, man vajag kafiju ar fūri. Es tā arī nesaprotu, viņš fūri nopirkt, vai kafiju fūri, vai fūri ar kafiju, nu nenormāli. Žēl, ka tevis nebija, tu visu to būtu redzējusi. Un tad cilvēki bija, es nezinu, 300 varbūt tur. Saprot? Nu, jā, 4 uzreiz paņēma, iznes ārā, mēs tagad atkal sapildījām. Vēl 56 ir pasūtīti, vedīsim rīt parīt. Nils jau redz aizbrauc, nav Nilo, nekur aizbrauc uz noliktavu. Un vēl, man liekas, lielo šitos te kaut kādus 20 laikam. Un stolerīšus tos vispār, tos, man liekas, 80 kaut kādus. 80 pasūtīja, jā. Tev skauž?